Noslēdzošā šī vakara spēle Elvija Florbola virslīgā un pie vietējiem Lielvārda Fatpipe spēlētājiem ciemosies pašreizējie turnīra tabulas līderi Tallas novada sporta skolas Krauzers komanda. Uzbrukumā Matīs Pēters Polis 62. Aivis Kusiņš 10. un Sandis Mihailovskis ar 13. numuru un visbeidzot 3. maiņā aizsardzībā. Bīstam epizode un Armands Savīns gūst vārtus pēc 23 nospēlētām sekundēm. Pārķer viņš bumbiņu pretinieku laukumu pusē. Putiņš bumbu spēlē. Ragolskis lieliski. Ragolskis atrod Andreju Šķērbergu. Andrejs met garām, pēc tam piespēle. Noteikti tādas pirmās patiešām lielās briesmas Lielvārdas vārtiem. Pagaidām izdodās izdzīvot. Akmeņlauks metiens, bumba vārtos. Var teikt, ka brieda vārti un tie arī nobriest īsti pie šīs bumbas, lai tā sauktajā otrajā vilnī izdarītu precīzu metienu. Beigās metiens vispār izpaliek un jau Akmeņlauks pretuzbrukumā metiens un uzņēr to pusi garām vārtiem. Ragolskis arī netrāpa. Mēģina Tallas ātro pārēju diagonāli. Labi nospēlēja Rudzīts, pārķer pirmo piespēli, bet bumba nonāk pie Bergmaņa. Virsnīgs no sarežģītas situācijas tiek ārā, bet Giņko pēc tam neveiksmīgi piespēle metiens, bumba vārtos. Pieredzējušais Jānis Škutāns met bumbiņu vārtos. Arī vārtsargam Laurim Kārkliņam neizdodās. Turklāt tiesnešā dod priekšrocību tieši viesiem. Jau laukumā pirmie virknējumi Ragolska metiens atcit vārtsargs bumbiņu vārtu priekšā un Ārtis Raitums meta bumbu vārtos un nepaspēja nomainīties visi. Lielvārdas spēlētāji bija jau iznākuši laukumā, metot bumbiņu uz savu vārtu priekšu, kad tur divi spēlētāji pretinieku krāsās. Un vēl vienreiz Nazarovs laužās pats uz saviem vārtiem. Ticis galā arī ar visiem 5 laukuma spēlētājiem, bet te tiek ar visiem Lielvārdas spēlētājiem galā Tallas otrais virknējums. Piespēle no aizvārtas un Akmeņlauks un pie tālā staba aiziet pilnīgi brīvs. Ārtis Raitums to ļoti labi varēja no augšas redzēt un izcila to Akmeņlauka diagonālā piespēle, bet nenolasa absolūti šo situāciju. Tagad ir nospēlēts 30 minūtes un atkal ir tikai vieni vārti, tā kad pēdējo 90 minūšu laikā Lielvārda Fatpipe savu skatītāju. Šajā virknējumā tagad Žukelis, Jēgers un Bļass tāds virknējums. Virsnīts iespējams ir pacelts augstāk, bet Jānis Ragolskis iestāda bumbiņu vārtu tālajā devītniekā un mazo pārkāpumu un varēja doties uz rezervistu soliņu, nevis uz noraidīto beņķīšu. Maliņš un Lepnovs gan nav tie tiesneši, kur daudz dod soda minūtes, bet bumba vārtos ar gaļu. Par ko tagad dusmojās Lauris Kārkliņš, ka ir grūdiens bijis un tur savs spēlētājs grūda. Uz līdzenas vietas pazaudē bumbu Klausa Kaspars un šādas dāvanas mēnesis pirms Ziemassvētkiem. Atkal Lielvārda zaudē bumbu savā laukuma pusē. Te sākās jau Polim. Skaisti spēlē Niks Blumfelds sākot no savas laukuma. Par Kripatiņu labāk ir bijusi tikai vienīgi Ķekava. Lielvārdai 6. rādītājs skaitliskajā mazākumā. Sodīs spēli nospēl visi un kas par metienu Jānim Ragolskim. Pat vēl Putniņš arī laikam saņem. Tā kā bija uzplaiksnījums mainiekiem, bet viss savsties atlikums ir tāds, ka vārtus gūt nav izdevies. Tikmēr pretinieks gan ir bijis precīzs, te gan
Te gan Armanda Savinu piespēle un Gvido Grunbergam arī padodās. Labi domāt, bet neveiksmīgi izspēlēt epizodē. Šķerbergs. Dumbi pie Kārkliņa. Nākamajā nedēļas nogalē pēdējās spēles pirms pasaules čempionāta. Pasaules čempionāta laikā arī 2 vai 3 spēles ir ieplānotas Talsu komandai. Kronentāls individuāli. Piespēle neprecīza, bet būs noraidījums. Nē, nebūs noraidījums. Aizturētās soda laikā tiek saplēst vēl vienreiz negaidīti smagu sagrāvi. 10 Talsiem, 2 lielvārdu Fatpipe komandai.